Jā, un tagad varbūt pieķersimies jautājumam, ka latvieši brauc prom un liekas, ka ārzemēs viss ir labākais. Un par to gan mans būs stāsts, bet tev arī ir, es zinu, pamācošs stāsts šoreiz tiem, kuri grib braukt ārzemēs strādāt. Labi, lai viņi brauc, bet uzklausiet Adriānu. Tas mans stāsts patiesībā nav tā kā aicinājums brauciet prom, pelniet naudu tur, jo tur var nopelnīt vairāk un ir vairāk iespējas. Un pēdējais, kurš aizbrauc, izslēdziet Latvijā gaismu, vai ne? Par to nav stāsts. Stāsts vairāk ir par to, ka, ja reiz šāds lēmums ir pieņemts, un šajā situācijā ir pilnīgi loģiski, ka daudziem cilvēkiem ir pamatot iemesli, kādēļ braukt citviet, pelnīt savu maizi. Bet tas uzsvers ir uz to, tad, ja reiz ir izlēmts doties prom no Latvijas, tad labāk būt tam cirpējam, nevis tai cērpjamai aitai, un būt piesardzīgam, un ir lietas, kuras jāņem vērā, meklējot darbu ārzemēs, vēl kamēr esi šeit. Ir tā, ka es janvārī pazaudēju darbu, tad esmu pabeigusi skolu, un ir bakalaura diploms, un vienkārši man arī nav šeit, kur likties. Esmu izmēģinājusi visus variants, arī ne savā jomā, bet pilnīgi nav nekas atrasts. Diemžēl, bet tā ir. Jo pārsvarā jau visas aģentūras taisās ciet tagad, un nav tā darba vairāk tik daudziem dizaineriem. Jolanta un Elīna ir radošas meitenes, kuras apguvušas grafikas dizainu un vēl nesen kāpa pa karjeras kāpnēm savā specialitātē. Tagad viņu darba rokas pieskaitāmas tiem 130 000 cilvēku, kuri Latvijā darbu nespēja atrast un raugās pāri robežām. Meklēsim iespējas, kādas ir pieejams darba tirgu Eiropā. Ir dažādi veidi, kā meklēt darbu ārzemēs. Vieni paļaujas uz draugu un paziņu ieteikumiem, citi izmanto darbā iekārtošanas kantoru pakalpojumus, bet Jolanta un Elīna devās uz Nodarbinātības valsts aģentūru. Jā, lai cik dīvaini neliktos, bet šeit var iegūt informāciju par darbu ārzemēs, jo NVA piedalās tā sauktajā EURES tīklā, kas atbalsta Eiropas darba spēka brīvu pārvietošanos. Cilvēki viennozīmīgi nāk vairāk, un aktivitāte ir ļoti liela. Un darba meklētāji izrāda lielu interesi par darba iespējām ārvalstīs. Un, ja mēs, teiksim, ņemtu salīdzinātu skaitļos šos rādītājus, tad es varu teikt, ja pagājušā gada laikā mēs apkalpojām pāri pat nedaudz 9000 cilvēku, tad šā gada jau jūnija statistika uzrāda turpat 10 000 cilvēku, tātad burtiski 2 reizes vairāk. Informāciju par brīvajām darba vietām, dzīves un darba apstākļiem Eiropā var uzzināt gan pie EURES konsultantiem Nodarbinātības valsts aģentūrā Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās, gan arī internetā. Darba meklētājus varētu interesēt, ka informācija un konsultācijas ir bezmaksas. Taču jāņem vērā, ka kopējā Eiropas nodarbinātības dienestu datubāzē skatāmi vairāk kā 700 000 darba piedāvājumu. Tas nozīmē, ka piemērotu vakanci var atrast, ja ir gana daudz neatlaidības un skaidri definētas vēlmes. Darba meklētājiem vispirms noteikti ir jānoskaidro valsts, uz kur viņš vēlas doties, un svarīgs ir valodu zināšanas. Šeit es nerunāju ne tikai par angļu vai vācu, franču kā populārākajām valodām, bet tās valsts nacionālo valodu zināšanas. Otra lieta, kas ir jāņem vērā, ir valsts likumdošana, jo katrai valstī likumdošana ir specifiska. Nebūs lieki atgādināt, ka informētība ir veiksmes pamatā. Gan tajos gadījumos, kad brīva darba vieta iesaka paziņas vai to atrod EURES datubāzē, un vēl jo vairāk, ja darba meklēšanai izvēlas komersantu starpniecību. Likumsakarīgi, ka lielais darba meklētāju skaits liek sarosīties darbā iekārtošanas biroju īpašniekiem, un tas attiecas gan uz godprātīgiem, gan ļaunprātīgiem komersantiem. Latvijā ir 70 licencēti darbā iekārtošanas kantori, un tos uzrauga Nodarbinātības valsts aģentūra. Tiesa pati par sevi licence negarantē, ka komersants savā darbībā ievēros noteikumus un sniegs kvalitatīvu un drošu pakalpojumu. Lūk daži jurista padomi, kā darba meklētājiem nekļūt par cērpjamu aitu. Pirmkārtām jau jānoskaidro, vai komersantam ir licence pēc mūsu mājaslapas saraksta, un tālāk vēršoties pie komersanta, tā tad ir jāprasa pilnīga informācija par viņa darbību, par viņa sadarbības partneriem, kādās nozarēs tiek iekārtot cilvēku darbā. Tas primārais un galvenais ir šī līguma noslēgšana par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu. Ja? Un vienlaikus noslēdzot līgumu arī cilvēkam būtu jābūt ļoti rūpīgam un jāizvērtē šī līguma saturs, ja? Tātad, kas tiek noteikts līgumā,
kādas ir komersanta saistības, kādas ir tiesības šim te cilvēkam, ja, un kādā veidā šis te pakalpojums tiks nodrošināts. Pēc būtības šai te normatīvais regulējums pasaka to, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, tātad darba meklētājiem būtu jābūt bezmaksas. Ja. Vienlaikus, protams, ir izņēmums no šī nosacījuma, un komersants drīkst pieprasīt no darba meklētāja dažādus izdevumus, ja, un maksājumus par vairākam pozīcijām. Tas ir pirmkārt nepieciešamo dokumentu noformēšana, tie ir transporta izdevumi un veselības apdrošināšanas izdevumi. Ja. Bet viennozīmīgi jebkāda veida samaksas par saņemtajiem pakalpojumiem būtu izdarāmas tikai un vienīgi pēc tam, tad, kad ir noslēgts šis līgums rakstveidā. Ja ir kaut kādas bažas par to, vai šis licencētais komersants noslēgs korektu līgumu ar viņu, ja, vai šīs saistības nebūs nesamērīgas, vai kā savādāk, ja, var vērsties pie mums Nodarbinātības valsts aģentūras juridiskajā departamentā, ja, un vienkārši ar lūgumu gan personiski ierodoties konsultāciju laikos pirmdienās un trešdienās, ja, gan arī varbūt sūtot vēstules vai kā savādāk, ja, lai mēs paskatītos, vai šis te līgums, ja, ko komersants plāno noslēgt ar cilvēku, atbilst tam, ko viņš ir iesniedzis saskaņošanai ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Komersantam pirms cilvēku nosūtīšanas uz konkrēto darbu ārzemēs ir jāiesniedz rakstveida darba piedāvājums, kurā ir jānorāda galvenās šī te darba sastāvdaļas, ja, tātad darba laiks, darba uzsākšanas laiks, darba samaksa un citi darba nosacījumi. Ja. Elīna un Jolanta izvēlējās darbu ārzemēs meklēt Eures datubāzē internetā. Uz ātru roku apskatot piedāvājumus izrādījās, ka, piemēram, Norvēģijā grafikas dizaineru vakanču nav, taču Dānijā gan ir vairākas piemērotas vakances. Tiesa gan šajā gadījumā klupšanas akmenis ir dāņu valodas nezināšana. Ir pirmkārt jāsaprot, uz kurai mēs gribam doties, un tad, cik mēs sapratām, ir jāmācās valoda, un tad varētu kaut ko arī domāt tālāk. Mums liekas, ka jums būs viegli atrast darbu? Es domāju, ka būs diezgan grūti, bet, kas necīnās, tas nevinnē, ir jādara kaut kas. Man savukārt ir pamācošs stāsts.